Labdien! Diemžēl es nevaru klātienē aktīvi ņemt dalību, tāpēc es atstāju šādā veidā ierunāt. Es gribēju pastāstīt par nākamajiem pāris slaidiem par to, kā šo Notion var izmantot, kas viņus izmanto, kas ir tā mērķa auditorija. Respektīvi, viņš ir izmantojams gan no individuāliem lietotājiem, ko izmanto kā personīgu organizatoru un kā otrās smadzenes, tā varētu teikt, plānot dienas piezīmes, sekot saviem kaut kādiem ieradumiem un visu koncentrēti likt. Tad to var izmantot arī kādā mazākā kompānijā, kā startupos, jaunu uzņēmumos, kas apvienotu faktiski visus rīkus, kas tādam uzņēmumam nepieciešams. Marketinga, produkta attīstība, kaut kāds biznesa plāns, pārdošanas plāns, un tad atsevišķi savilks ar nodaļām, un tad viņu šo rīku arī reiz izmanto arī lielie uzņēmumi. Nevelti viņi izmanto ap 60% Fortune 100 ASV uzņēmumu, un tad to izmanto jau kā iekšējo datu bāzi, kā glabā dokumentus, kaut kādas procedūras un to, ko vispār komandām jāzina. Nu, tad tur tajā iekšā, tajā vidē arī tiek veidots arī atsevišķas komandas. Um, Pieņemsim, tā, ka mēs laids tūlīt. Jā, un tad kā atsevišķas komandas, tad tādos lielos uzņēmumos viņi tur var vadīt kā produktu vadību, kā inženieru komanda, dizaina komanda, personāla vadība, mārketings. Tas atsevišķi veido katrs savu vidi, un tad attiecīgi arī vajadzības gadījumā viņus var salinkot kopā un, kā iepriekšējā nodarbībā minēja par ietegot, un tad pievērsīs uzmanību attiecīgi starp nodaļu kaut kādu uzdevumu izpildē. Tas bišķīt arī parādījuši to vidi, kurā mēs uzturējāmies, kas ir mūsu projekts. Šis bija tas mūsu projekta, kā var redzēt, ir uzdevumu sadalījums, ir kaut kādi uzdevumi par kas kuram ir jāveic, tad ir apraksts attiecīgais, kurš dara, un arī atbildīgā persona. Un arī, teiksim, ja lielā uzņēmumā, tad tur varbūt vārds nezinu, tad arī var, kā saka, tur amatus nosaukt un vēl kaut ko, un tad tālāk arī ir termiņi un deadline un viss pārējais, kas būtu par šo jāzina. Tas no manas puses arī viss. Paldies!